Šodienas brauciens pēdējais izdevās diezgan labs, ņemot vērā, kad sāku no 4. un beidzu 3. Visu braucienu garumā nācās piesakt Mikus Jasevičs, un beigās vēl sanāca apdzina Patriku, kas nebrauc manā klasē. Kā brauciens šitais bija izdevies. Es gribētu uzlabot, lai es esmu stabilāks visu laiku, un lai visu laiku sanāk kaut kādas problēmas. Pēdējās 2 sacensības bija problēmas. Ну, гонка была очень трудная, трасса очень рабочая, 3 тройки. Ну, такая для меня лично очень трудная была, потому что у меня еще был перерыв 2 месяца между гонками. И, ну, в общем, довольно-таки все очень хорошо. Ну, мне очень нравится ездить в Латвии, в общем, в Прибалтике. Тут очень дружелюбная атмосфера, все очень приветливые, очень хорошее судейство, очень хорошая организация, тот же технический контроль на высоком уровне. И, в общем, все мне нравится тут. Ну, я хочу сказать большое спасибо организаторам за такие чудесные гонки, за то, что мы можем принимать участие в этих гонках. И вообще огромное-огромное спасибо за сезон. И надеемся, что все будет так же и дальше хорошо. Sezona kopumā ir ļoti laba. Šogad ļoti aktīva sezona, jo es gatavojos novembrī lielām sacensībām Amerikā. Tāpēc es tā katru nedēļu braucu. Šodien gribēju tā mierīgāk, bet kaut kā man iznāca patiesi vīsti. Amerikā ir Lasvegasā ļoti lielas šovu sacensības Lasvegasā pa ielām, kurās ir piedalījušies 7 pirmās formulas čempioni. Tur viss pasaules zvaigznes sabrauc. Pagājušajā gadā ienāca domprātā tāda nereāla. Nu, tagad viņi lēnām realizējās. Pēc 2 mēnešu man jālido projām. Pēc pusotra. Ja es aizbraukšu līdz Amerikai, ja es labi nobraukšu, nākošais gads izdomāšu vēl kaut kur tādu pasaules nostūru, Austrāliju, Japānu, nu, kaut kur nav būts. Ja es izdomāšu braukt kaut kur, man būs jāturpina, tāpēc, lai brauktu kaut kur, jābūt ātram arī tev un visu laiku jātrenējās. Braukt. Lai ar kartingu varētu pabraukt ātri, ir jābrauc. Daudziem liekas no malas atnākot, es iekrāpu kartingā, tulītās es braukšu, tulīt es būšu čempions, neiznāk. Kartings ir ļoti dinamisks, ātrs, filigrāns sporta veids, kur jāpieņem lēmumi ir sekundes simtaļās. Un ir jābrauc, lai varētu iebraukties. Otrs ir daudz sapratuši rallis, mums sāk parādīties kartingā, ka kartings tomēr ir ābets jebkuram autosporta veidam. Es domāju, ka Reinis šodien brauc tur un to ļoti labi pierāda. Kā jau visur dzīvē ir, talants vienmēr, protams, dod plusu. Jo, ja talants ir un vispārējais, tad ir ļoti ātrs braucējs. Ja ir tikai talants un ir nolaidība pret vispārējo, tad viņš ir vienkārši labs vidusmēra braucējs. Ļoti jāapkopo, nedrīkst ar talantu mētāties. Talants ir jāsaprot, ka viņš ir un jāliek vispārējais klāt, un tad ir ļoti ātrs braucējs. To pašu šodien pierādīja mazais Tomas Stoltermanis. Tētis ir Ņipras, mamma ir Ņipra, dēls vēl Ņiprāk, šodien viņš pierādīja iekāpt nākšā klasē un aizbrauc visiem pa priekšu. Tas ir talants apkopots ar tehniku, ar visu pārējo. Sezona veiksmīgi noslēgusies ar sacensībām trīniekos, ar skaistu laiku. Kā ierasts mums prokarta sacensībās kaut kā vienmēr noveicās, ka ir labs laiks pēdējā sezonas sacensībās. Nu, ir kaut kādi secinājumi, pārdomas par nākamo gadu, ko un kā darīt. Protams, ir gan idejas, gan priekšlikumi. Tas vienkārši viss ir klusā, mierīgā ziemas vakarā. Viss jāsaliek uz papīra, jāsaskēmo, lai varētu nākt klajā ar kaut kādu paziņojumu, kā tad dzīvosim tālāk. Bet, tālāk, protams, kad dzīvosim. Jā, vēl šajā sezonā vēl attiecīgi mums ir palicis viens pasākums. Sezonas kovērtējuma apbalvošana arī tajā, tad mēs vēl parunāsim par nākamo gadu.
kas varbūt bija arī, protams, atcerēsimies, kas labi bija šajā gadā. Un, lai būtu vēl labāk nākamajā gadā, tad mēģināsim šīs domas apkopot un tā, starp citu, pasniegt arī sezonas kopvērtējumu kausus 26. novembrī Dizaina fabrikā. Viena sezona beigusies, nākamā jau sākusies.